Tā, miers un labums. Jā. Tā, šeit bija tikšanās pirms kāda laika, kas netika ierakstīta, tā kā tas paliek tikai tiem, kas dzirdēja. Jā, un tā doma ir tāda, ka šogad es runāšu par Svētā Franciska rakstiem. Jā, pat pirmo reizi tad es ļoti vispārīgi pastāstīju, kas un kā, un tad pamazām iesim cauri, un es izdomāju, tad iesākšu ar iespējams visgarāko rakstu tādu apkopojumu. Te ir Svētā Franciska pamācības, tā varbūt mēs pārtulkosim. Es domāju, ka ieliksim arī linku uz tēva Staņislava blogu, kur iekšā ir viņa tulkojums, jo tas ir vienkārši pieejams, un tad uz to var skatīties. Jā, un tad šodien vienkārši vispārīgi par šīm pamācībām, un ar pirmo sāksim tā kā iet cauri, kas vispār tas tāds ir. Un to mēs varētu raksturot kaut kā tā. Kopā ir 28 pamācības. Viņas ir dažāda garuma. Tā pirmā ir visgarākā. Es viņu nelasīšu, varbūt nākošās lasīšu, jo vienkārši to, es domāju, tad linkā katrs varēs izlasīt. Viņas, kāds brālis viņas ir sakopojis, kāds viņas savācis, bet tas ir Svētā Franciska, tātad autentiskas pamācības. Bet viņš viņas nav sakopojis, ja tas ir līdzīgi kā Svētais Francisks, pieņemsim, kādā kapitulā par uzrunājumu brāļus, kaut kur kādā sarunā, tas ir visas dzīves garumā, savāktas 28. Protams, viņas visdrīzāk ir vairāk, bet tās citas varbūt, ja kādas ir, tad biogrāfijās mēs varam izlasīt vai kaut kādā veidā iekļautas viņa dzīves stāstos. Bet šīs 28, viņas tātad nav savā starpā kaut kā saistītas, tur nevajag meklēt mākslīgi kaut kādu beigo sistemātisko mācību. Protams, tur viņi ir atrodami, un to mēs, es domāju, viņam visam cauri un ieraudzīsim. Tomēr, tās ir viņa pamācības. Bet tas ir tāds, teiksim, kāds brālis pāris gadu, 10 gadus pēc viņa nāves, tad arī viņas ir kaut kā apkopojis, un tad tas mums ir jau pieejams no paša sākuma. Viņas, protams, ir kaut kādā veidā sadalītas, ir kaut kāda tur tāda struktūra, bet tomēr, tur nevajag pārāk to visu tā globāli skatīties. Protams, ja pēta kādu Svētā Franciska, kā viņš uz kaut ko skatījās, man patīk tāda Svētā Franciska, arī Klāras, ir tāds poļu izdevums viņu rakstiem, un tur aizmugurē indeks, teiksim, vārds, teiksim, brālis, tur ir grēks, kurā vietā, kurā lapā precīzi tas ir, tad var veidot tādu kopainu, ko tad viņš par to domā, vai tur Euharistija, vai tur kaut kāds pāvests, ko viņš par to raksta, un tad var kaut kopainu izvilkt, Šeit es domāju, ka iesim, es vēl pastīšos, kā tas man sanāks, bet iesim tā, vienkārši skatīsimies uz katru pamācību, un tad iesim cauri. Protams, tās pamācības, tur nav nekāda kosmosa atklāšana, tās ir tādas ļoti baznīcas tādā tradīcijā iekļautas, tur pamācīt, bet ir sava specifika, kas ir tā franciskāniskā specifika, kas tad mums šeit vairāk interesē. Tātad, pirmkārt, tas ir domāts brāļiem, protams, iespējams arī kaut kādās citās situācijās, tas nozīmē cilvēkiem, kas jau ir dedzīgi ticībā, tas nav tur tādiem kaut kādiem, kas grib atgriezties, tātad tie, kas jau ir kaut kādu dzīves ceļu izvēlējušies. Tas ir jāuzsver. Tātad, tas nozīmē, ka jau tur tas mērķis ir palīdzēt attiecībās ar Dievu un brīdināt par kaut kādām tādām smalkām lietām, kas var parādīties. Jo, ja cilvēks atgriežas, tad brīžam ir skaidrs, tur jāsarauj ar grēku, bet šeit jau ir tādas smalkākas lietas parādās. Tā kā tas ir domāts tādiem jau kaut kādus tur soļus uz svētumu jau ir aizgājuši. Tātad tādas mazas pamācības, tādas mini garīgās konferences, kas nav savā starpā saistītas. Protams, tie nav svētie raksti, bet šeit, protams,
ir lielā mērā iedvesmojuši. Svētais Francisks iedvesmojās no svētiem rakstiem, jo tur īpaši tā pirmā pamācība, pirmā daļa, tur ir vienkārši citāts aiz citāta. Tas ir par Kristus miesu, tā pirmā pamācība. Viņš ņem vai nu fragmentu no svētiem rakstiem vai kādu domu, vārdu, un tad viņu tā kā attīsta. Ja, tas ir tādā arī viduslaiku stilā, kas joprojām aktuāls, lekciju divina, visādas tādas lietas, kas pa laimi atzīmst, ja, no monastiskās vides ienāk arī mūsu tādā laicīgajā pasaulē. Jā, un šeit, protams, Gregors Lielais šo principu dāvā, tātad, kā svētie raksti auga kopā ar tā lasītāju. Tātad, mēs varētu teikt arī, ka tas ir šajā gadījumā, tātad viņi svētie raksti apaug, jā, ar viņa pieredzi, un arī, protams, viņa šīs pārdomas ir tādas, tā mēs varam uztvert. Nākošais, viņas ir īsas, kas ir ļoti arī franciskāniski un īpaši tādā franciska garā, tātad, jo pirmā paudze brāļu, viņi ir sludinājot vienkārši. Arī Francisks uzsver īsi, vienkārši, tur baigi nefilozofēt. Tātad regulā viņš par to raksta, ir Franciskām divas regulas, apstiprinātā, neapstiprinātā. Ja, tas tā, nākotnē varbūt mēs pieķersimies. Un tur viņš uzsver, ja, tad sprediķiem jābūt īsiem par sodu un godību, īsos vārdos, vienkārši, kodolīgi, tieši, jā, iedvesmojoši, izmantot ļoti vienkārši argumentus, tātad labs, slikts, jā, labs, slikts, vai pieņemsim, kā šodien es teicu, ko es teicu, jo nezinu, tātad pazudināt un glābt, jā, tā kā, kaut kā tā. Ļoti skaidri, jā, protams, šie vārdi, šīs pamācības arī ir viņa meditācijas apceres rezultāts, auglis. Tātad viņš ir pie tā sēdējis, kā viduslaikos lielie mācītāji runāja, tātad kožļāt Dieva vārdu, ruminācio, tātad viņi tā to raksturoja, ka to vārdu kožļā ilgi, kamēr sakožļā, ja, un tad var apēst. Tad uzņemt, asimilēt sevi, un tas ir viss par šīm pamācībām. Tātad, kur viņš par sevi pārdomā, par brāļiem, jā, par kādiem notikumiem. Tātad, tas ir ļoti konkrēti tādā ikdienā balstītas pārdomas. Tas nav kaut kas tāds tūlīt pēc brītiņa. Tātad notikumi, kādas vilšanās, cerības, sāpes, jā, kādi konflikti ar hierarhiju baznīcas, kas, protams, franciskāniskajā tradīcijā nevajadzētu būt, bet, ik pa laikam kaut kas varās, bet mums tā doma ir tāda, ka mēs tomēr, jā, īpaši nākošās, tur būs tādas pamācības, jā, tur cieņa pret priesteriem, tur tā, un tas tāds, uzsvars ir tāds, es pat nezinu, viens no laikam spēcīgākajiem, kurai harizmai tur mīlēt visus tādus sliktākos, jā. Tā, ko viņš izmanto, kādas ir iedvesmas? Es gatavojoties arī tādu grāmatu, sāku arī lasīt par viņa pamācībām, bet tur vairāk ir, teiksim, tāda, zinātniski varētu teikt, katra pamācība tiek apskatīta, vairāk tā kā kādi avoti tiek izmantoti, tātad, teiksim, tad, viņamsim, tur ir kaut kāds Bernārda no Clairvaux prediķis, jā, un tad tur tas pētnieks skatās, un gan arī kā nokopējis, jā, tas, protams, tas nozīmē, ka, jā, avoti kādi ir, protams, svētie raksti, baznīcas tēvi, tā laika baznīcas tēvi, Bernārds no Clairvaux, kas varbūt, vispār lielāks, jā, jo tos prediķus tātad lasīja, pārdomāja, viņš dzirdēja, tātad liturģija no baznīcas, kaut kādas iedvesmas. Es tagad domāju, tas jaunais misāls tulkojums, tur ir tās lūkšanas tik interesantas un tādas brīžām lasu un domā, kas tur ir tā teoloģiski tik tā dziļi un sarežģīta, ja? Un viņš atcerās Francisks kaut kādas, piemēram, antifonas, ja, no kaut kādām tur adventa, kuras tur svētdienas, ja, vai mēs atceramies, ja, neatceramies. Šodien tāda lūkšana, tā prefācija augšām cēlies, un tā kā mūsu augšām celšanās, ja, tur tādi vārdi. Un viņš to visu, protams, ne visu atcerās, bet, jebkurā gadījumā
te tas parādās. Un arī tūkstneša tēvu pamācības, kas ir latviski, iespējams, kaut kur tiek izdotas kaut kādās pareizcīgās izdevniecībās. Parasti, man liekas, no krievu valodas tulko, tur varētu arī būt. Jo tūkstneša tēvu pamācības arī ir īsas tādas, jā, tur ir morālas, bet kas svarīgi, tās, mēs varam iedomāties tūkstneša tēvu dzīvi, jā, kaut kur, arī pats šis jēdziens tūkstneša tēvu ir diezgan spēcīgs. Tātad tas ir tūkstnesis, tā ir tāda, garīgā cīņa, tāda visintensīvākā, bet tomēr, Francisks tomēr ir vairāk kopā ar cilvēkiem. Tātad tās pamācības tomēr ir reālajā pasaulē dzīvojošiem cilvēkiem, brāļiem. Pirmkārt, ja, tātad tas nav kaut kas tāds, tur, es nezinu, es tagad izdomāšu, ka Antons tur ar kaut kādu cīnījās ar kaut kādu puķi vai ko, tas tomēr šeit ir tā piezemētāk. Tās ir tādas, tātad, viņš pazīst iekšējo pasauli, viņš zina brāļus, kas tikko kaut kur bijuši, varbūt bruņinieki, kaut kā tirgotāji, un viņi ir atgriezušies un vēlās sekot Franciskam. Tad, protams, tās pamācības ir tādas šai pasaulē tuvākas nekā tūkstneša tēvu, jo, tūkstneša tēvus lasot, var, protams, iebraukt auzās, cik es esmu grēcīgs, ja? Tā, šīs pamācības var sadalīt divās daļās. Tātad pirmā daļa ir pašas pamācības, tas ir no 1 līdz 13, un ir svētības no 14 līdz 28, un šeit arī interesanti, ka mēs šīs pamācības kopumā, bet to otru daļu varam raksturot arī kā Svētā Franciska tādu kalnas prediķi, ja gribās, jo tur tā kā ir šis kalnas prediķis nedaudz iezīmēts, bet viņš pats vēl pieliek klātajās savās svētībās, vēl savas, ja, tā kā tas arī ir skaists veids, kā kožļāt tos svētos rakstus. Tā, tad tā vēsts, protams, ir, kā jau teicu, tiem tādiem jau cilvēkiem, kas apzināti vēlās dzīvot ticības dzīvi. Tas nav kaut kas intelektuāls, jā, kaut kāds, bet ļoti tāds viņa paša vienkārši attiecība auglis ar kungu. Un tā ļoti vienkārši, tātad, kas patiktu kungam, kas kungam mīļš, kas viņu skumdina, kas no viņa atdala, kas ir pretīgs, jā, un kā dzīvot svētu dzīvi. Jā, tā kā, tā varētu raksturot, kas kungam patīk. Jā, jo mēs jau parasti tā kā laikam, vismaz jā, kas man patiktu. Kaut kad es arī sāku domāt par sirdsapziņas izmeklēšanu, un tā kā diezgan daudz par tām lietām runājām draudzē, un tad arī sirdsapziņas izmeklēšana, piemēram, kā es, tātad, ko es esmu izdarījis? Es izdarīju, es nē, jā, bet varbūt cits veids ir, tā kā, ko tu, kungs, par to domā? Jā, kaut kā, tā kā cits cilvēks vai kungs uzdod jautājumu. Pilnīgi savādāk, lai nebūtu šis es, jā. Protams, tas izaicinoši, tur vajag laikam lielu radošumu, bet, izdevīgāk ir vienkārši teikt, ko es, kā man, jā, bet, te Francisks arī šajās pamācībās runā par visādām iekšējām motivācijām un tā tālāk, lai attīrītu tās lietas. Par gandarīšanu tādām lietām viņš te mazāk runā, jo tas jau tā kā fonā jau ir visi tātad gandara staigā apkārt likām kājām, ubago un ceļo, tā kā mērķis tātad neapstājies pusceļā, saglabā to ticības dinamismu. Jā, un daudz raksta šeit par garīgo atpazīšanu, prasme atšķirt to, kas ir autentisks, tātad kalpot Dievam, vai arī šķietam viņam kalpot, jā, tādas visādas lietas. Protams, tas ir īsi daži teikumi, jā, bet, tās domas, es nezinu, kā man izvērsīsies, cik es daudz aiziešu savās kaut kādās pārdomās. Jāturās pie Franciska, tātad atmaskot sevi un citos, jā, dažādas Dievu meklēšanas izpausmes, vai tas ir autentiskas, attīrīt motivācijas, pamanīt, jā, savu egoismu, kas te Franciskam ļoti arī svarīgi, savu es, kurš tur, protams, ir tāds ļoti viltīgs un, ar to jācīnās.
Tagad es vispārīgi pie pirmās es ķeršos arī ļoti īsi. Tātad nākošais šeit ir tādas 3 perspektīvas, kas vijās cauri. Tātad pirmais, kas ir, kā Dievs ir vienīgais avots visam labumam, tātad, franciskāņiem tas ir skaidrs, miesa un labums. Un kas svarīgi, kad šeit ir šī Dieva pazemība un klātesamība Euharistijā. Un pirmā pamācība ir tieši par Euharistiju, Kristus miesu. Un tas ir kaut kas tāds ļoti konkrēts, to es vēl pie pirmās runāšu. Te var daudz tēmas diskusijām varbūt. Otrs tas ir, ka cilvēks ir grēcīgs un vienīgais, kas viņam pieder, ir viņa grēki un viss labais nāk no Dieva. Ja? Un tad lielākā problēma ir šis grēcīgais es, kas sevi grib ielikt Dieva vietā. Tātad un pieņemt, padarīt savas Dieva dāvanas nosaukt par savām. Un brālība ir privileģēta vide, kur pārbaudīt, verificēt un mēģināt tad autentiski arī atvērties uz kungu. Tātad tās 3 lietas, tātad, Dievs, pazemīgs, Euharistijā, es, grēcīgais un brālība. Tātad tas viss, protams, ir tā vispārīgi, te nav nekas izvērsts, sistemātisks. Jā, un nedaudz par pirmo. Es nelasīšu, tātad linku mēs ieliksim iekšā. Viņa saucās par Kristus miesu. Arī šīm pamācībām ir savi nosaukumi, ko ir devis tas anonīmais brālis, kas to ir apkopojis. Tātad to nav pats Francisks darījis, bet nosaukums jau līdzīgi kā mēs svētos rakstos, ja lasām kādu nodaļu, tur arī kāds nosaukums ir. Tad šī ir par Kristus miesu. Tagad ir pamācības par kunga miesu. Tātad te ir kādi 22 teikumi, tas ir visgarākais. Jā, un tā pats sākums tad ir vienkārši dažādi citāti no svētajiem rakstiem, kas arī ir tā laika, tā ir tāda ierasta teoloģija tā laika, nekas tur tāds nav, un arī salīdzinot ar citiem, īpaši Bernārdu, bet arī vēl citiem tā laika tādiem zināmiem prediķotājiem vai slaveniem tekstiem, tad būtībā tie citāti ir līdzīgi. Bet ko Francisks ieliek te savu tajās pārdomās, ir, un tas ir ļoti franciskāniski, tātad ir Euharistija un iemiesošanās, ja tas ir tīri franciskāniskais, tāpēc, tas neviļus, ja domā par Euharistiju, tad franciskāņi parasti arī šo lietu attīsta, jo to Francisks arī daudz kur savos tekstos parāda. Tagad es neatceros, vai tas būs, kurā būs šajās pamācībās, kaut vai šis slavenais teksts, kas baznīcas tēviem, es kaut kad lasīju, uzdūros Augustīnam kaut kādā vēstulē, vai kur arī bija, ka tad tu Dieva vārdu uzņem caur ausīm, nes viņu sirdī, ja? Bet Augustīns saka, nē, tālāk, Francisks tad saka, tad tu laidi viņu pasaulē, ja? Jā, un piedzemdē. Tātad caur saviem, mīlestības darbiem to Dievu vārdu. Tātad iemiesošanās un to Euharistiju viņš līdzīgi uztver, tāpēc visu lasīsiet, ja lasīsiet to pamācību, nekādu kosmosu vai jaunu velospēdu neizdomāsiet, bet vienkārši šeit ir tā viena tāda specifiskā franciskāniskā lieta, ka viņš vienu noslēpumu paskaidro ar otru noslēpumu. Tātad 2 vislielākie noslēpumi. Tātad iemiesošanās un Euharistija. Euharistija izprotot šeit visu to Kristus nāves un augšām celšanās noslēpumu. Tad viņš to dara. Un tas ir tas viņa oriģinālais, kā viņš redz un kā viņš vienkārši uztver īstenību, uztver kungu. Jā, un varbūt to es varētu noformulēt tādā veidā, ka šeit iezīmējas vīzija, varbūt tas jau tāds, lai būtu manas tādas pārdomas. Kaut kad arī bīskaps Zbiņevs, mūsu priesteris un arī no draudzēm varēja piedalīties tādas apmācības par draudžu
atjaunošanu, šī programma tāda no Kanādas, un tur interesanti arī bija, ka tie no Kanādas tie pārstāvi, kas vada to programmu, teica, tad kāda ir jūsu draudzes vīzija? Vīzija, un tie mērķiem jābūt sasniedzamiem, reāliem, Un Franciskas gadījumā viņam tas ir, viņam ir kaut kāda vīzija, un tādā ziņā, lai tie būtu sasniedzami, Nevar būt vīzija nesasniedzama, Un tas ir arī kaut kā vijās cauri tai arī franciskāniskajai tādai, kaut kas praktiski, kaut ko izdarīt, Kaut kā īstenot, savu dzīves, to harismu, to kaut kādu vietu pasaulē. Tā kā, tas ir tas, ko es daru, ja es tur esmu kaut vai kaut kāds daru darbu, tas ir tas, mans, jo mēs tā pārējām pie ikdienas cilvēkiem, lai tā kā, zinu, ka es kaut ko gribu sasniegt, lai nav tā, ka vienkārši tikai debesis, bet ka ir kaut kas tāds daudz tuvāks, Un šeit, tur mēs tūdās pastīsimies. Tātad tādas norādes, kad ir nepieciešama iegūt tādu dzīves kaut kādu vīziju, teiksim, kāda būtu draudzes vīzija, kas uz ko tā mūsu draudze ietu, vai uz ko ordenis iet, Tas būtu kaut kas tātad īstenojams, iemiesojams, tātad līdzīgi kā reāli kļuva Dieva dēls, cilvēks iemiesojās, vai arī līdzīgi kā viņš kļūst reāls Euharistijā. Tad, lai tas tomēr ir kaut kas reāls, nevis tikai tāds kaut kāds neskaidra formācijas programma, ko es nezinu, uz ko es eju, bet tādas, tā to varētu noraksturot. Šajā pirmajā pamācībā tad dominē tādas divas arī lietas blakus, protams, Kristus kunga miesai, tad gars un ticības pilns skatiens. Tātad to tā kā ieraudzīt, atpazīt. Tāpēc arī šajā pamācībā svarīga ir atpazīšana, ieraudzīšana. Un mērķis tad arī, ja mēs tā skatāmies baznīcas kontekstā, ir paklausīt baznīcas centieniem tajā laikā reformēt Euharistijas praksi. Protams, to Euharistiju pieņēma varbūt pārreiz gadā. Vismaz bija prasība vienreiz gadā, varbūt Francisks pats tur 3 reizes vai cikreiz gadā, bet tajā laikā vienkārši tas bija tāds arī svētums un pat pietika varbūt uzlūkot. Bet jebkurā gadījumā bija arī koncils, tātad Laterāna, kur tad viņš zina, kas tur baznīcas prasības, un tad viņš arī iekļaujās tajā baznīcas tādā vilnī, kad, tad to Euharistiju cienam, godam, un tad viņš arī ir, kā baznīcas balss, tātad tā. Un šeit arī varbūt par to vīziju, un kas tad ir Jēzus Kristus, tad kāda tā atbilde, kas ir tas Jēzus, kas ir šajā kunga miesā, un tā atbilde, priekš viņa tad Jēzus Kristus ir ļoti konkrēti, viņš ir Euharistijā, un Dievs viņam ir ļoti tāds euharistisks, tātad pilns upura, veltīšanās un atdošanās, to mēs reiz varam iedomāties Franciska personu, kāds viņš ir, tātad ikdienas, Dievs, arī, protams, par Ziemassvētkiem var runāt, arī tā kā viss sajaucās, bet tā ir viņa tā vīzija. Tātad ikdienas Dievs pazemojās, nonāk jaunavas klēpī. Mēs varētu teikt, ja mēs ņemam, viņš tikai pārreiz gadā pieņēma Kristus miesu, varbūt kā diakons grūti pateikt, kā tur tajā laikā diakona prakses bija, bet pat Dievu vārdu, ja viņš par Dievu vārdu jūt, ka viņš klausoties, viņu pieņem savā klēpī, tad Dievs nāk, katru dienu pazemīgi pie cilvēka, dāvā sevi, un, protams, šeit dāvā kā ēdienu, kā dzīvi mūsos. Vakar biju tādā sociālā centrā atsaucība, tas ir Telšielā viens tāds pie netālu no bērnu slimnīcas, tur ir tādi cilvēki ar dažādām smagām diagnozēm.
es tur eju ar komuniju, un tad parasti tas īsti, tur 11 minūtes tā lūkšana, jo tur tāpat tā atmosfēra tāda, kāds tur kaut ko nāk un saka, un kaut ko komentē, ja tur tā publika, un tad es tā domāju, protams, katoļiem tad Kristus miesa, vēl tur tā dažus vajag laikam sagatavot, kas sen nav bijuši. Saku, kāpēc mēs pieņemam Kristus miesu? Tā domāju, jo viņiem jau tur grūti kaut ko gari mācīt, ja viņiem jau pats prieks ir, ka tur atnāk baķuška un tā. Saku, mēs ēdam bez, lai neēstu citus, ja. Tā, un visi tur tādi, jā, tā ir. Jo viņi jau tur tā dzīve, viņiem jau diezgan tāda skarba tur varētu būt, ja. Tur vīriešu, sieviešu stāvs un tur visādas tās diagnozes diezgan tādas smagas. Tātad ēdam, kungu, lai citus nēst. Tas tāda pastorāla mācība, ja. Tātad, un tad manā dzīvē, ja, kā tas ir, un tur Francisks to īsteno, tad tā jēga tiek iegūta, kad sāk redzēt, ja, ka kungs ir šis ceļš, patiesība un dzīvība, un ka viņš nāk pazemīgi, dodās mums kā barība. Un tā ir tā viņa dzīves vīzija, tātad skaidra, lasāma, ka var dzīvē iemiesot kaut ko, būtiski darīt. Ja. Viņš, protams, arī darīja kaut ko, gāja, ja, sludināja kaut kādas konkrētas lietas, tur spitālīgie, tas un tas, ja, parasti, protams, arī uz brīnumainas lietas, bet, kad mēs lasām viņa dzīves stāstu, ja tur viņš kaut kur ir. Ir kaut notikumi, cilvēki, ir tas iemiesojās, ja, tas, tāpēc arī tā, tas ļoti skaisti, tas arī oriģināli, ja, kad tieši Kristus iemiesošanās skaidro Euharistiju, ja, tas tāds ļoti franciskāniski. Tad tajā dzīvē, ikdienas dzīvē, ja, cilvēka vēlmes, ja, ideāli, un tie konkrētie lēmumi, un ka jābūt tai vīzijai. Ja, un, protams, tad mūsdienās ir, man liekas, grūti dabūt kaut vīziju, jo nesaprot, nevar zināt, ko vispār gribās, jo ir tik daudz visādas iespējas piedāvājumi. Bet jā, tad tas tāds, savā ziņā izaicinājums tad izdomāt, kas ir tas ļoti konkrētais, ja, un tas ļoti kaut kas pazemīgais. Jo, ja kungs tādā veidā nāk, ja manā vis tādā garlaicīgākajā ikdienā, un viņš tā kā ir pazemīgs, un tā kā viņam tas nav pretīgi, tad kā es varu iemiesot savā dzīvē, ja, šo Dieva klātbūtni tajās mazajās savās vēlmēs, plānos, ja, kaut kā tā. Labi, tas tāds, lai paliek atvērts jautājums par vīziju, savas dzīves vīziju. Un es domāju, tad es jau beigšu runāt. Tu pirmo pāns tikai, jā? Pirmo pamācību. Jā, pirmo. Tāpēc, ka tas, lai šodien arī ir ievads vispār tām pamācībām, un tad es skatīšos, cik pamācības reizēs paņemšu. Varbūt visas, varbūt nē, bet kaut kā tā, lai skatīsimies, cik tur var pateikt. Jo viņas jau paši uz sevi runā, bet, lai tā kā, kā šodien kaut kāds vairākas tāds motīvus es uzsvēru, lai tad kaut kā mēs saprastu to franciskānisko domu, īpaši tātad par arī šī Euharistija un iemiesošanās un kaut kāda tāda dzīves vīzija, lai tas vārds ir, jo es no tās formācijas tur tā atceros un tā, tas ir tāda kaut ko ļoti pārdroši izdomāt, tad būtu jāsēž, pieņemsim, kaut vai draudzes, kāda ir draudzes vīzija, kāda ir mērķi, jo mērķiem jābūt sasniedzamiem, ja, kaut kas tāds, tātad tu nevari savu mērķi izvirt, protams, mērķis ir mūžībā, ja, tāds vispārīgs, bet tam mērķim jābūt ir kaut kādam ļoti konkrētam, jā, un tas jau prasa, ja, tas prasa radošumu, izdomu, atbildības uzņemšanos, jā, tur uzreiz vairāk kritēriju. Protams, tāpēc tāds garīgums arī ir tāds bīstams, jā, jo mūsdienās visādi garīgumi ir, kur tā, varbūt jau pasaka visu priekšā, jā,
Jā, bet šeit tā nevari. Kaut kā tā. To mēs varētu raksturot. Labi, bet te jau ir sarunu laiks, tad spekulāciju laiks. Tad mēs varam noslēgt miers un labums.